Ko, dāmas un kungi, šodien es atrodos lidostā, un šis ir mans otrais vlogs. Tātad šodien es lidoju uz Sofiju, Bulgāriju, kur satikšos ar labu draugu Kristapu, un mēs brauksim nedēļu pa Bulgārijas kalniem. Tā kā sekojiet līdzi, jo noteikti būs ļoti interesants kontents. Nu, es vismaz centīšos pie strādāt tā, lai viņš būtu ļoti interesants, tā kā pīsiņš visiem. Sveiciens visiem no Sofijas. Esam satikušies ar sen neredzēto čomu Krisu. Es jau skatos, ka tur iekšā. Jā, viņš jau ložņā pa maniem maisiņiem, bet nu ko, tad lai sākās mūsu ceļojums. Citreiz daudz mazākiem maisiņiem. Nu, vecīt, ejam ārā pa lidos durvīm pastāsti, kur mēs esam, ko mēs darīsim. Mēs tagad gaidām mūsu enduro čaļus. Mēs esam Sofijas lidostā. Un mums ir tālāk brauciens uz kalniem pusotru stundu vai stundas attālumā no šejienes. Un rītā sāksim bālēt. Cik dienas gāzīsim? 5 dienas no vietas. Wow! Yes, sir. Kādi mocīši būs, tu jau zini? 254. Gas un Honda laikam, varbūt tas jauc. Okay. Vai Husqvarna. Es zinu, ka gas viņam bija, bet jā. Esi gatavs? Nu tā, redzēs rītā. Zinu, kā vienu dienu jānostāj, tad jau vēlāk no citas izlaiž. Ok. Nu, ko kāpjam iekšā taksītī? Yeah. Pusotru stundu ceļā. 2. Un rīt dodam gāzi. Taksis? Как тебя зовут, друг? Пантелей. Пантелей? Да. Пантелей. Тоже есть на Руси. Pantele. Čalupsē, jā. Ko esam pilsētā Baņā, Bulgārijā. Laižam mūsu fotelītes. Check-in. Enduro Max Berg. Kas tad mums te ir, ko? This one is closed. Pam. Te mēs pēc braucieniem džumīsim. Jā, labais. Kas tur tālāk? Pirts, augstais. Aha. Un augstais šitas ten. Augstā baļļa. Ok. Nu, ko? Esam tikuši līdz mūsu numuriņam. Ideāli. Nu, vecīt, šitā gan ir grāzna istaba. Basens ir te apakšā. Tas, kurš brauks labāk mocis, tam šits numuriņš, ja? Jā. Nu, kā esam iečkojušies. 6 vakarā gaidam, atbrauks pie mums galvenais gids. Visu izstāstīs, rīt dodam gāzi. Nu, ko esam nonākuši līdz ofisam, parakstam mūsu līgumus. Ofis viņš izskatās tā kā neliels kartelīts, bet izskatās rītīgi labi. Esam sapratuši visus noteikumus. Rītā, beidzot, dosim gāzi. Parakstījām līgumus. So everyone is a bit paranoid, you know. Yeah. Man, it's exactly, man. You know, this is the thing we cannot affect anyway. We cannot fix it. That's why let's just enjoy ourselves. Exactly. Time is now, man. Time is now. Max, can you tell me some words where we are and what we are going to do tomorrow? So, hello everyone. At the moment we're in Enduro-Max office signing the papers. We just had a briefing. I explained to you guys all the key things, and so tomorrow we will start all the things. We'll be riding bikes, we'll be enjoying ourselves. That's why subscribe our YouTube channel, and we're waiting for your likes. And what is the YouTube channel? What is the YouTube channel? Your channel. Enduro-Max Bulgaria, but we won't really keep it. We are very active on the Instagram and Facebook. There you go. Then good luck for me. Good luck for me. And you for me. Yeah. Good. Jābūt gataviem rītdienai. Kaut gan mūsu gids teica. Kalnu labi, jā. Mūsu gids teica,
ka rītā varbūt spēka vairāk nebūs. Kad pamestā ēka, jaunbūve. Tā mēs te trenējamies. Apkārt šī tāda skaista kalniņa. Uz tev iedošu pusi. Nu, ko tādas skaistas mums te brokstiņas. Interesanti, ka viņi pelmiņas brokstīs ēd. Ēdam mūsu pirmās brokastis Bulgārijā. Nejauši paņēma Irish coffee, nevis parasto. Divas. Izrādās, ka tur viskijs iekšā. Būsim kārtīgi iesildījušies. Pulkstens 8:16 no rīta. Pēc 20 minūtēm 8:40 mums brauc pakaļ gids, ved uz garāžu, ņemam moķus, izvēlamies, saģērbjamies un dodam tālāk. Gāzes grīdā. Gaidiet, būs forši. Nu, ko mums atbrauc pakaļ, lecam iekšā! O, nu tā garažiņa izskatās. Bagi arī. Te viss notiekās. Patīk tā vieta, tāda gleznaina ir. Ienākot katrā ofisā, viņi parūpējušies pa sīkumiņiem. Tas uzbur baigo ainiņu kopumā. Filmē, vecais, davai uzlic vismaz 10 reizes normāli. Nu jau labāk. Šodien skaidrs debesis. You guys, what is your level? Neliela pauzīte un dodam gāzi tālāk. Tālāk jau būs bijis grūtāk. Nu gadās arī šādi meža vidū. Čoms Kris, pirmā reize uz enduro, tā kā esam diezgan stāvos kalnos, tā kā, nu, cepur nos. Šis bija labs piedzīvojums. Uzbrauc kaut kādā ļoti lielā kalnā, bet nezinu, kā lejā tikt. Chris, some words? No words, man. Wow. 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 Kas pa skatu. Yeah. That looks fun. Yeah. Goodbye. See why we didn't bring the bikes yet? Oh, wow. You do this every day? Kris, 3 vārdi. Mēs tagad tālāk dosimies šodien lejā. Okay. Tas ir to prasīt, tad pievienosimies to ceļu un tad tālāk. Bet varam arī vairs Mums neatbraukt. ir pusstundas tikai palikuši. Mēs tur citu apēdām garšīgos cepumus ar zagumiem iekšā. Tas ceļojums aizņems 6 stundas. Labākais ūdensiņš. Labi. Pīlīts.
Kaifo. Protams, ja tev ir pieredze, ir baigi labi, bet tas enduro ir visu laiku jābūt fokusētam. Viens mazs akmentiņš un tu vienkārši vari nogāzties. Es braucu stāvēju kājās, līkumiņš, viens koks man uzsita pa pirkstu galu, man kāja nodo no moču un es knapi noturējos, bet visu laiku jābūt fokusam. Atlaidām tagad uz lančiņu. Laidīsim un laidīsim tālāk. Maziņš zoodārziņš arī meža vidū. Dzīvs? Jā. Afigēni. Kas tieši ir Kačājiem afigēni? rokas un kājas un dibanis. Nu, kā ir līkumiņa akmentiņi Nē, pagaidām ir ok. Nu, 2 reizes noliku. uz gurķi? Nē. Tajās lauka takās pirmais, kas bija, tāpēc, ka pārāk dziļš bija. Un... Pastāsti, ka tu netiki kalna augšā, tad didis aizgāja palīgā. Nu, nē. Man nācās diezgan pašam palīdzēt. Čipa, te pastīk augšā kalnā. Jā. Bišķi saulīti un laižam tālāk. Te mēs ēdām. Te kalniņš. Ir uz jūtiņas blakus ar izpildzītiem, kuras arī tiek uzreiz servētas šķīmjos. Let's go. This was the most interesting one. Ko esam atpakaļ mūsu villā. Nogāzām 5-6 stundas. Ko saki, vecīt? Es nezinu. Kāds sajūts? Nu tā, ir ok. Iesildamies palēnām. Zin kā 2., 3. diena, kad pienāks, tev redzēs, kā būs. Tagad tā pamierīgā. Bet nu es jau sāku turēt. Nu kā kuram? Kā kuram? Mēs aizbraucam, mums viņš jāgaida kāds 3 minūtes. Viņš saka, nu tā, nu kā kuram. Mūsu gids, pro raiders, ļoti labs braucējs. Nu, un pastāstīja mūsu... Vai, šodiena bija afigēnā, bet bija baigi garlaicīgi gaidīt tev visu laiku. Katrā stūrī. Visu laiku pāris minūtes jāgaida.
Dižons. Kaut kādās, diezgan aizlien, kaut kādā krūmā tur nokrīt. Oh, nice, thank you. Thanks. Ok, ko vēl par Dižonu var šodien pastāstīt? Dižons? Jā. Ar 5 reizēm Dižons pat kalnā nevarēja. Nē, labi, ar 5. tu uzbrauc, jā? Vai 6? 5. 5? Bet nē, vecīt, es neuzbraucu, tāpēc, ka viņš pateica, ka tam kalnam nav beigas. Jā. Tev vienkārši kaut kur ir jāstājās, un tu brauci kaut kur vari. Tu uzbrauc kādā stāvākā kalnā arī šodien? Jā. Cik? Ko tu smejies? Pastāsti man. No. Es tam čalītam palīdzēju pacelt to mocu. Labi, pastāsti par Bulgārijas ēdienu kaut ko. Es nezinu, mēs tā nonācām pie slēdziena, ka viņš tuvu latviešu tādam, nu, zemnieku tāds. Ēdamais. Gaļa, kartupeļi, salāti, krējums. Ok. Afigēm. Ok. Kefir. Kā viņi mazgā? Labrīt. Garāžiņa. Mazgāšana. Thank you, sir. Nu ko, otrā diena. Ēdamies līgi. Jo, ja vēders pilns ar gaļu, tad ir grūti pabraukt. Diezgan žostka brīžiem. Tā kā, bet, nu, skats brīnišķīgs. Ēdiens ir nereāli garšīgs, tā kā... Nu ko, Kristaps kārtīgi trenējās. 3. diena. Šodien būs 3. diena. 2 jau ir nobrauktas. Nu šodien jūtās viss muskulīši. Un ka ir kaut kas darīts. Tā kā ārā vēl tāds šodien drusku slapši izskatās. Bet nu, kā vienmēr, pilnu gāzi. Jā. Savējie. Suncīts arī mums ir seko. Labi, vecīt, 3. diena. Pamodāmies. Bišķi nogramiņš lielāks nekā citas dienas. Kā kuram? Man atkal te būs jāgaida. Izpumpējam savu rūkā. Nu kā ir pa slapju braukt pastāst? Ir ok, bet tad, kad ir stāvs un dublēns, tad gan nav ok. Tad nav ok. Viss tā pārliecība zūd. Nu, tā kā, nu man vismaz ar manu līmeni. Tā pārliecība nav tik augsta uz dublēnā. Bet, nu, pamierīgi vēl bišķiņas priekš. Šodien būs labāk? Domāju, ka jā. Jūties labāk? Nu kā priekšā? Šodien ar bagijiem brauksim. O, tev vajadzēja tavu stunt-rideru nākļeni uzlikt, kuras man nav. Tā tā. Tikš? Nekas. Nu tāds pelnīts skatiņš mums te. Skaisti. Visi noliek uz gurķi. Kristaps plēš augšā kalnā.
Davai, veci, davai, turies. Malacis. Nu, daļai palikusi puskalnā. Daļai ir augšā. Jā, džekiem palīgā. Nu, re, kur ir tas čempions. Nu, Kristap, kā iet? Ar kājām! Te taču ir jābrauc ar moci, vecī, ne? Rīgu brauc! Može tev palīdzēt? Tev varbūt palīdzēt? Nu, davai, uzbrauc augšā. Tomēr, ja? Nu ko, Krispīļīs kalna augšā. Aiziet, vecīt, aiziet. Full power. Yeah. Obļa. Full throttle. But it was very nice. Recommended, 100%. And the guy who's filming is crazy. He's fucking dickhead, man. How about you? Yeah, it was amazing. First time on Enduro, also from Belgium. And the guy that's filming, I was milking it in third and just 2 corners. Couldn't see the guy anymore. Thank you, guys. And you? So the problem with you is that we always have to wait for you. Ļoti labi, visi kārtībā, un tieši tagad sāk līt lietas. Prikiņ? Yeah, it just started to rain, by the way, it's good. It's nice. We got now. Nav jau tā, ka mēs tikai močiem braucam pareizi. Arī ar kājām pastaigājām. Kur mēs esam atnākuši? Ej tu nost. Ej tu nost. Ej tu nost. Cik mums tā kājām tā būs jāiet, pasaki? Turpin atpakaļ. 3 līdz 4 stundas. Tu tiešām tam esi gatavs? Nu, tagad stunda augšā. Tur kaut kāda stundiņa lejā. Stundiņa līdz mājām. 4 stundas.
Augstāk, augstāk. Zodu pāri štangai. Kas tas pa cheat kodu? Nu, esam nogājuši 40 minūtes. Kalnos atradām skaistu vietiņu. Šitā. Slēpošanas kalns ziemā. Nu, tas ir busiņš, ne, Kris? Tā, vecīt, mēs beidzot esam ienākuši viesnīcas basēnā, ja? Enduro tripā. Kris, šodien skaidrs laiks. Un? Skaidrs vēders. Un kura diena šodien? 4. Nē, jā. 4. braukšanas diena. 4. braukšanas diena. Un kā tu jūties? Nu, pirmajā dienā jūtos labāk, laikam. Bet ir okei, nu te jau redzēs. Kāpēc pirmajā dienā jūties labāk? Nu, jūtos pārliecinātāk. Un ķipa katru dienu paliec nepārliecinātāks? Jā, tieši tā. Kā tā var būt? Skils uzticējas ātrāk. Nu, vecīt. Laucam. Davai gāzi, Kris. Nu, Kris mālots, 4. diena. Nebaidās. Moči ar visiem kopā labi. Davai tālāk. Mālots ir augšā. Woo! Ko apstājāmies bišķi paēst. Anglis, Beļģis, Ibrahims, mūsu gids, Kristaps, kurš šādi tā kā traks visu laiku. Es nesaprotu, kā viņam tas viss lien iekšā. Kristap, kas tev ir? Salāti, zupa. Un pastāsti par to jogu. Ko... 5 horsepower small guy. Jehu! Let's go, Kris! Nu, labs kalniņš arī. Ļoti labs kalniņš. Labi. Kam. Jehu!
Katru dienu paliek arvien grūtāk, arī uzdevumi grūtāk, treneri, vairāk pro un, kopumā ritīgi forši. Dzīvojam mirkļiem, tas laiks tik nenormāli ārskrien un tā kā tā. Un tevi pāris vārdi no Krisa. Es īstenībā arī piekrītu, šodien no rīta tāpatās bija tā sajūta bišķi vārga, un tās rokas arī piepumpējās. Tā pārliecība, kamēr atnāca, pagāja laiciņš, protams, arī kaut kādā savā ziņā atpūtas, tas nogurums bija, bet beigās, labi, es jau tur nevaru lēkāt tā kā jūs, bet, es lēnāk garā apgrēdoju, es savā tempā čučinos uz priekšu, bet, ir kaut kāds progress, patīkami, zikā. Protams, bišķiņ gaļaks. Ka man nav kaut kādi mana līmeņa kalniņi, bet ir ok. Bet vecīgi, tu brauc kopā? Ko? Ir sākusies mūsu 5. diena. Noslēdzošā diena uz močiem. Kopā mēs esam cik jau dienas šeit? 7. diena, 5. diena uz močiem. Tā kā... Tu īstenībā filmēji otru pusi sienas? Nē, normāli filmēju, viss kārtībā. Tā kā... Šodien ārā rītīgs lietus, būs slapies brauciens, un kā vienmēr Krisam noteikti ir ko teikt. Tātad pāris vārdi Krisam. Aiziet, Kris. Tas noslēpums, hei! Tāds ir. Pagaid, stop. Tāds viņš ir palicis pēc enduro braucieniem, ka viņš to savu galviņu bišķīt atcīt. Tāds viņš paliek, bet mēs viņu esam pieņēmuši un visi kārtībā. Turpini? Bet tas noslēpums slapjā dienā ir vēl gāzi vairāk piedod. Pilna gāzi? Pret intuīciju, bet šodien paeksperimentēsim. Tā motis labāk turās kopā? Ok. Jā, paskatīties, kas tur tie lietiņi. Cut one. Noslēgusies 5. enduro diena. Milzīgi paldies jūs pateikt. Thank you Mini Max, thank you Big Max, thank you Sabri, and special thanks for Ibrahim. He was fucking awesome. Commando. Fucking awesome trainer for me. Shit guy! all of these days, and it was nice welcoming, and I will be back as soon as possible, and maybe in some competitions. Go on, brother. I tell you when they are. Maybe you have some words? Yes. Most important thing that we are clean. Yeah. Clean and dry. Yeah, it's sunshine. So what can I say? Well done to you boys, especially Chris, first time enduro. I'm proud of you because you finish with last power. For this guy, if he train, future legend. If he don't get destroyed as well, because he ride on the risk, but that's how you become good rider or hospital. So wish you good luck, boys. It was a pleasure for me to ride with you, and hope see you again. Thank you, bro. Yeah, welcome. Evo šo Kristu. Ko esam nogāzuši Kristu pēdējo dienu. Izskatāmies aptuveni šādi. Kris. Tā kā šitā mašīna. Jā, tu šodien bija mašīna, tu sekoji. Un pastāsti. Ko tieši zināt? Kā tev gāja vai kā tev negāja šodien? Šodien bija baigi, īstenībā bija ļoti izaicinoši, bet bija baigi fēni pastrādāt pie tā, kas ir iegūts iepriekšējās dienas. Ko tu iegūji iepriekšējās dienas? Smilti zobos? Ko? Smilti zobos. Sveiki, tautieši! Mēs braucam mājās. Sākumā līdz Sofijai un tad uz lidostu. 5 dienas uz moča. Tas bija ritīgi awesome. Kristaps jūtās riktīgi labi. Nemaz nav slikta duša. Kārtīgi sakartīja mocis vakardien. Kā nekā pēdējā diena. Vajadzēja kārtīgi iedot gāzi. Tā kaut kā.
how was the trip, guys? Shitty. Yeah. Not fast enough, you know. Yeah.